Rudolfs Kresliņš. Labdien! Labdien! Tam. Šodienas tēma. Kāpēc man neiet uz priekšu? Iet. Kaut kā pātri aizgāja. Oi. Ok. Laika mašīna. Ok, pieņem lēmumus gudrāk, 5 soļi līdz biznesa analītikai. Būšu ātrs un mēģināšu jautri runāt, lai mēs neaizmiegam visi. Tātad, nē, tas ir atpakaļ. Nu labi, es turēšu pareizi. Es sākšu ar to, ka arī iepazīstināšu ar sevi. Man sauc Rudolfs, esmu strādājis pārdošanā kopš 9 gadu vecuma. Sāku ar avīzēm, esmu vadījis lielus uzņēmumus, pārdošanu lielos uzņēmumos, esmu ieviesis CRM, esmu ieviesis biznesa analītiku, esmu bijis tajā pusē, un šobrīd esmu šajā pusē un palīdzu citiem uzņēmumiem ieviest biznesa analītiku. Par mūsu uzņēmumu mēs arī svinējām dzimšanas dienu vakar, tāpēc tortes nav. Strādājam jau vairāk kā 8 gadus, mums ir vairāk kā 100 veiksmīgi ieviest projekti un jā, vairāk kā 10 valstīs, kas ir ļoti interesanti. Kā lūdzu? Šampanietis būs vēlāk, vai ne, Barba? Jā, vēlāk būs. Un ļoti būtiski piezīme. Šis produkts ir izstrādāts Latvijā. Tas ir latviešu produkts, un mēs viņu eksportējam arī uz ārvalstīm, kas, man liekas, ir ļoti forši. Tas, ko mēs piedāvājam, ir interaktīvas vizualizācijas, jo es esmu dzirdējis, ka man uzdod jautājumu, kas ir biznesa analītika. Es Excelī varu uztaisīt grafikus, tad biznesa analītika dod to iespēju, ka dati ir ne tikai vizualizēti, bet viņos var arī ienirt iekšā un apskatīties, kas tur ir iekšā. Nu, kā sastāv katrs cipars un, jā, vai nu klientu, vai rēķinu, vai grāmatojumu, kas kurā gadījumā ir svarīgi. Un tad tie 5 soļi. Pirmais solis, kad vislabāk ieviest biznesa analītiku. Mēs esam skatījušies un pētījuši uzņēmumus un esam sadarbojušies ar DIZ skolu. Un tāpat kā produktiem, tāpat kā cilvēkiem, arī uzņēmumiem ir dažādi dzīves cikli. Ir sākums, kad uzņēmums tiek nodibināts, un tad viņš aug, tad ir pusauģi gadi, tad ir briedums, tad ir stabilitāte un pēc tam seko noriets. Un kurā brīdī tad vislabāk ir ieviest biznesa analītiku. Mūsu skatījumā, protams, sākumā ir tā kā sākumā. Īpašnieks dara visu, viņš ienopērk izejvielas, piedalās ražošanas procesā, noteikti piedalās pārdošanas procesā, viņš zina visu, viņš ar aknām jūt, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Bet pēc tam seko go-go fāzi, kad uzņēmums strauji aug. Tajā brīdī visticamāk tiek ieviesas dažādas sistēmas, tā skaitā arī ERP sistēmas, un tad, kad viņš sasniedz tādu pirmo briedumu stadiju, tad, kad viņš arī sāk pieaugt, un tad, kad arī viņš kļūst stabils augošs uzņēmums, tad viņi sāk domāt par vērtībām, par to, kā integrēt tos datus, kā skatīties un kā pētīt un kā analizēt. Tas ir tas brīdis, kad visbiežāk ievieš biznesa analītiku uzņēmumu. Tāpat laikā gadās arī tā, kad atnāk pieredzējis uzņēmums, sāk dibināt uzņēmumu. Jā, sākumā ir tā bēbīša fāze, un tajā brīdī viņi, protams, neievieš, bet tajā brīdī, kad ievieš sistēmas, viņi jau ir pieredzējuši, viņi zina, ko viņiem vajag, viņi kopā ar sistēmā ievieš arī biznesa analītiku. Jā, un pētot mūsu uzņēmumus, mēs redzējām, ka 92% ir vismaz 5 gadus veci, arī skatoties uz šodienas uzņēmumiem, kas ir šeit. Es domāju, ka lielākā daļa ir šajā kategorijā. Otrs svarīgais process ir, tā, ka mēs zinām, uz kurien mēs ejam, kad mums ir stratēģija. Teorētiski pēc vadības teorijas uzņēmuma stratēģija atbild uz jautājumu, kas mēs esam, kādas ir mūsu vērtības, kur mēs esam, kāda ir mūsu pašreizējā situācija, kur mēs gribam nokļūt. Kā mēs zināsim, kā esam nokļuvuši tur, kur mēs gribam nokļūt, un ko mēs darīsim, lai nokļūtu tur. Biznesa analītika palīdz atbildēt uz ne visiem, bet uz dažiem no jautājumiem.
mēs varam izanalizēt, kur mēs esam, kā mēs varam kļūt efektīvāki, uz kurien mēs ejam, kā noteikt tos rādītājus, kas mums ir nepieciešami, lai mēs zinātu, ka jā, mēs esam sasnieguši savu mērķi. Rādītāja izvēle. Visbūtiskākais jautājums, kas ir visiem uzņēmumiem, pirms mēs ieviešam biznesa analītika, ir jānoskaidro, ko tad īsti mēs pētīsim. Ir ļoti dažādas jomas katrā uzņēmumā, viņas ir individuālas, nav divu vienādu uzņēmumu, un līdzīgi kā standarta ERP vai standarta box, ir dažādas jomas, un katrai no šīm jomām ir savi rādītāji. Lai labāk orientētos un saprastu, ko tad mērīsiet tieši jūs, ir dažādi resursi. Arī pirms mēs ķeramies resursiem, apskatīsimies, kas tad lietos tos mērījumus, vai tie būs darbinieki, pārdevēji, projektu vadītāji, vai tā būs uzņēmuma vadība, kur grib saņemt atskaiti reizi dienā, reizi nedēļā, grāmatvedība varbūt grib automatizēt kaut kādas atskaites, to visu var izdarīt. Ir uzņēmumi arī, kuri iesaista visus darbiniekus. Viņiem ir svarīgi, lai būtu uzņēmumā izvietot monitoru, un viņi varētu redzēt, visi darbinieki varētu redzēt, kā uzņēmums virzās uz mērķu sasniegšanu. Tās visas iespējas dot biznesa analītika. Un par cik mums ir vairāk kā 8 gadu pieredze, mēs esam izveidojuši savu bibliotēku mūsu mājaslapā, kurā var apskatīties dažādus piemērus, dažādām darbības jomām, kā tiek pētīti. Un otrs resurs, ko es jums varu ieteikt, ir Bernarda Mara KPI biblioteka. Viņš ir britu zinātnieks. Tas nav smieklīgi, bet jā. Un britu zinātnieks, ziniet kā. Bet jā, viņš ir no Lielbritānijas, un viņš ir sarakstījis ļoti daudz grāmatas par biznesa vadību, tā skaitā arī par KPI izvēli, un viņš ir izveidojis savu KPI bibliotēku, kas ir pieejama internetā, kurā droši var apskatīties. Ja jūs uznāksiet pie mums augšā, tad es parādīšu, iedošu to saiti. Var uzzināt viņa ieteikumus katrai jomai, pārdošanai, marketingam, mazumtirdzniecībai, ko tieši pētīt, ko tieši skatīties. Dati un datu avoti ir ļoti būtiski, ka dati ir kvalitatīvi, un būtiski, ka katram uzņēmumam var būt, un parasti ir vairāk kā viens datu avots. Kā viņiem piekļūt, vai viņiem ir viegli piekļūt. Tie ir jautājumi, ar kuriem mēs saskaramies, ar kurus mēs kopā ar klientu risinam, jo biznesa analītika ļoti bieži ir veids, kā mēs varam konstatēt, kurā vietā mums dati ir ļoti labi, kvalitatīvi, un kur mums viņi jāsakārto. Arī mums, ieviešot, mēs lietojam biznesa analītiku dažādos procesos, un šogad ieviešot jaunu atskaitu par klientiem, konstatējām, ka mums ir jāuzlabo, kā mēs iegrāmatojam savus datus standarta ERP sistēmā, lai mēs varētu veiksmīgi analizēt. Un šīs kļūdas, ja nepilnības mēs izķeram ar biznesa analītikas palīdzību, un tas palīdz mums sakārtot šos datus. Pats galvenais ir, ka jūsu uzņēmums ir centrā, un dažādas sistēmas ir kalpo uzņēmumam. Tas ir pats būtiskākais. Grāmatvedības sistēma, dažādas uzdevuma atsekošanas sistēmas, arī FlexBI kā biznesa analītikas sistēma ir tikai papildus elements jūsu uzņēmuma darbībai. Tas, ko dara biznesa analītikas sistēma, viņi apkopo datus no ļoti dažādām vietām. Tie var būt Excel file vai Google Sheet, tās ir grāmatvedības programmas, reizēm tie ir atsevišķi CRM programmas. Jā, pa lielam, jebkuri dati, kuriem mēs varam attālināt pieslēgties, mēs varam apkopot kopā ar jūsu uzņēmumu ERP sistēmas datiem, un tālāk jau attēlot gan atskaities, gan grafikos, gan wallboardos, vai arī, ja nepieciešams, ielikt grafikus jūsu mājaslapā vai klientu portālā. Iekšējā kompetence un finansējums. Protams, ka tas kaut ko maksā. Un būtiski ir saprast, ka
būtiski saprast, cik tas maksā un cik daudz laika tas ietaupīs jūsu uzņēmumu darbiniekiem, vai arī ko tas dos jums pretī. Šobrīd ir pieejami dažādi finansējumi, ir arī EDIK programmas, ar kurām mēs strādājam un palīdzam klientiem ieviest biznesa analītiku. Un, lai veidotos šī iekšējā kompetence, mūsu ieteikums ir, ka uzņēmumā ir vismaz viens superlietotājs, kurš palīdz, kurš zina, kurš deg, kurš ievieš un ar kur pēc tam pārējie uzņēmumu darbinieki var konsultēties, kā labāk strādāt. Mēs arī piedāvājam kursus, kur iegūt papildu zināšanas, kur papildināt zināšanas, kur apmācīties gan vienam vai vairākiem uzņēmumu darbiniekiem. Un, jā, biznesa analītika tas ir jauns ieradums, neprasīt grāmatvedībai atskaiti, bet pašiem apskatīties tos datus, saprast, kas ir tie dati, kas ir būtiski, kurus lietot ikdienā. Tie ir jauni ieradumi, tāpēc jārēķinās ar to, ka tas nav vienas dienas process, bet tas ir ilgstoši, bet toties ar ļoti labiem rezultātiem. Lielākā atšķirība no citām sistēmām mēs piedāvājam arī saviem uzņēmumiem, saviem klientiem, potenciāliem klientiem, 30 dienu bezmaksas izmēģinājumu versiju. Tad, ja jūs esat standard books klients, tad jūs varat izmantot integrētos par ļoti mazu samaksu, kas ir integrēts standard books, jau biznesa analītika, sākotnējais modelīts, un pārējiem mēs varam pieslēgt izmēģinājumu kontu, un 30 dienas jūs varat skatīties savu uzņēmumu datus jau pēc sagatavotajām atskaitēm, un tālāk jau mēs tiekamies, runājam par individuālām vēlmēm, vajadzībām un pielāgojam šīs atskaites tā, kā jums vajag. Paldies!